Tā mocīts ir iekrauts un gatavs doties uz Latviju. Reku, viss smuki zolīdi nostiprināts. Čāļi atbrauc tikko pakaļ. Tā jau pēc 2 dienām būs LV. Čau visiem manā UB moto kanālā. Nu ko, draugi, kā redzējāt, mums jau ir atbraukusi Yamaha pie manīm. Un es arī jau sēžu mašīnā un laižu mājās uz garāžu, kā saka. Tā kā jā, bija plānā, ka mocis būs tikai šodien, bet Džeki jau nereāli ātri to moci atveda. Mocis jau bija vakara klāt, jā, un paldies arī sievai, ka viņa nedaudz uzfilmēja kaut ko, cik varēja. Un tālūk, jā, un Džeki nereāli ātri atved to mocīt. Tas vienkārši ir super ātri, bija 1 dienas laikā reāli. Tā kā jā, ko gribēju pateikt, tie, kas skatās šito video, varbūt atstāšu aprakstā lejā pirmo daļu noskaties, kā mēs to moci pirkām Vācijā, kas ko kā. Šitā jau tā kā skaitīsies otrā daļa, jo nesanās pagājušais visu salikt kopā. Tālūk, jā, tā kā tagad mēs arī laižam uz garāžu, domāju, tiksimies garāžā. Jo es to mocu arī vēl neesmu redzējis. Kopā mēs viņu tūlīt apskatīsimies, visas kaiseks, kāds viņš reāli izstās dzīvē. Parādīšu kaiseks visus, ja kādi būs, to mēs visu novērsīsim. Un, protams, to mocu jau var, kā saka, var jau iegādāties, viņš jau ir Latvijā pa lielam, tā kā zvaniet, rakstiet, arī atstāšu aprakstā sludinājumu, protams. Un tālūk, tā kā labi beigsim te daudz runāt, jo ziniet, kas ir jādara. Baļets ver, kanāls, un kā saka, davai, liežam uz garāžu un tiekamies garažā pie mocīšu. Esam garažā. Nu ko, draugi, iesim skatīties to mocīt iekšā. Es tikko attaisīju, duris jau es jau redzēju apmēram, bet nu skatāties, kāds viņš izskatās. Šāds tevat. Tā uz ātro parādīšu šitā. No tālskata. Jā. Un tad jau tūlīt tās pastāstīšu tuvāk pa viņu, kas, ko, kā. Jā, mocis izstās vienkārši bomba, tiešām cepuri nost. Sāksim mēs ar krāsojumu. Pasieties, kāds viņam krāsojums ir. Tās tā kā matētas iekšā kaut kādiem graudiem te. Bet izstās vienkārši bombīgi. Un te rekur ir custom painting. Tas ir speciāli taisīts. Krāsots kaut kur. Viss ir, nu krāsa vienkārši bombīgi ir. Jā, nu ko, draugi, es ieraudzīju, ir viena problēma, bet tas ir laikam visiem močiem, jo, kad moci atveda, galā nekas nebija, viņi piespriegoja, un, protams, atkal saņiki, reku viens tek, viens mums tek. Jā, bet otrā pusē saņiks ir vesels, bet saņiki ir jāmaina. Un man stāv rezervē jau saļņiki jau, nu, pagājušās reizes. Rekur, smuks komplektiņš. To mēs arī ņemsim dakšu nost, jo tādu tirgot nevar, lai man gribās, lai visi čotki, lai pircējs atbrauc. Un, lai, kā saka, piereģis iziet apskat un brauc. Tā, nu, sāksim ar riepām. Riepas ir vienkārši ļoti labā stāvoklī izstās. Riepas ir ļoti labā stāvoklī, Michelins 2CT. Jā. Bremžu diski vispār kā jauni.
pat nekur rūst, paskaties nav. Suportiņi viss. Kluči arī izstās labi. Bet šodien mēs dakšu ņemsim nost un vedīsim, samēnīsim saļņiks, lai vispār viss ir čotka. Tā šitāda apakšiņa izstās. Viss izpūtēja smuki spīd. Panna. Rekur LSL aizsargi ir. Mums uzlikt, jā. Viss te smuki, baigi smuki izstās, melnās kājiņas ir. Lai viņas krāsos izstās, ka viss tur, jā, tā smuki ir uztaisīts. Hurika izplūdi mums ir. Jā, riktīgi labi izstās. No malas riktīgi forši izstās tas mocīts. Beigās galā tikām ar tiem DB killeriem vienkārši reku te nāk. Iekšpuses kniedes, viņi jāpiekniedē. Tas būtu tā. Aizmugurējais bremžu disks arī bieso. Kluči ar mums vēl labi, cik te var redzēt. Aizmugurējā riepa mums arī ir. Nu, ļoti labā, nezinu, 80% vēl. Tā šitā amīrs mums te izstās. Viss. Так, mazie ledi mums ir ar E-marķējumiem, cik te var redzēt. Jā. Šitien ķēde mums ir arī izstās svaiga. Te vēl vilkt un vilkt. Viss ir ļoti labi. Tā, kas te vēl? Krāsa var redzēt, viņa saulē riktīgi forši tāda, man liekas, ka mirguļo. Te arī viss šādi te izstās. Šitas disks arī labs. Kluči. Klučis neredz, bet izstās, ka labi arī. Jā. Priekšā arī mums ir mazie ledi ar E-marķējumiem. Tad mums ir Sinto ručkas. Jā, arī Zoma šitie. Šitādi spogulīši jau ir uzlikti. Tie kaut kādi arī ar E-marķējumi, ķipa oriģinālie. Ķipeni oriģinālie, bet E-marķējums ir viņiem. Te ir kaseks, bišķiņ krās, te nākot nost tikai te stūris, bet tas ir visvar sīkums. Te mums arī viss ir smuki vesels, viss ir kārtībā. Te ir arī visi E-marķējumi. Nu, tās mums izstās tas mocīts, ka te īsti nav kur pat piesieties īsti. Tas izstās kā no veikala tas mocis īstenībā. Vienīgais dakši jānomaina. Un ko jūs sakiet? Atstāt šitos spoguļus, lai foršāks bildes ir. Reku parādīšu vēl vienu lietiņu, kas te līdzi nāk mums. Tā, te mums ir vēl DB killer vēl izpūtējumi, vēl 2 gabals, nezinu, kāpēc viņi vajadzīgi. Tas ir laikam no izpūtēja, tur šitais oriģinālais izpūtējs. Un reku draugi skatoties, šitādas te spogulīšas arī Zoma var uzlikt. Varbūt ierakst komentārā labāk šitādas, arī Zoma likt vai atstāt tos melnos. Tā kā jā, ierakst komentārā šitādi te smuki spogulīši. Un šitiem gan jau apskatu neizies, bet var uzlikt, lai forši var sabildēt. Tā, tas ir. Te vēl vācies nav nokautrējos, reku katalizators izņemts ārā un iedots līdzi. Tas ir viena lieta, te vēl ir šitais te oriģinālais lediem. Štekers, cik te var redzēt, jā, štekers oriģinālais. Šis ir laikam izpūtējiem, līdzās nāk viss trosīts. Un te kaut kādi lediņi, kaut kādi lielāki līdzo nāk. Kādam ir vajadzība. Un tālūk, jā, mocīts ir vienkārši bomba. Es saku, kas atbrauks, viņi ieraudzīs. Nu vienkārši ahujejiet. Stāvoklis tiešām ļoti labā stāvoklī mocis ir. Reku varam vēl atvērt vaļā. Parādīšu bāku.
pastamies bākā, kas rūs. Vispār nav nekāda trūst iekšā, vispār viss ir čotkā. Davai mēģinās pielēt mocīt. Skaļši vēlos ar visiem vairāk negrib. Benzīns nav iekšā. Labi, lai viņš bišķiņ uzsilst un bišķiņ uzgāzēš. Kā viņš skan, lai bišķi pasilst. Pagrieziens var ieslēgt. Tā kā labi, lai viņš uzsilst. Ko mocīts mums ir uzsilst, mēģināsim pagāzēt bišķiņ. Skan interesanti. Bet nav benzīna iekšā. Skan baigi interesanti man. Baiga labā skaņa. Bāc pilns ar dūmiem sanāca iekšā. Tā kā vot tāds, tā kā es tagad ņemšu nost dakšu, uzlikšu jūs uz ātro, aizdīs pie meistara, saliks jaunus saļņikus. Un tad jau, kā saka, viena diena, divas un var likt virsū un tā kā gaidām pircējs. Labi, beigsim te runāt, davai es ņemu nost dakšu. Sāk skrūvēt dakšu nost. Lieku visi instrumenti jau ir kas vajadzīgs. Jāskrūvē šitas ritenis jānoņem. Pat kriļņiks jānoņem. Suports jānoņem. Šitās skrūvis, šitās un ņemam abus ārā un vedam taisīt. Mums ir dakšas noņemtas. Dakšas mums mocim vairs nav. Re, kur ir vainīgā iztecēja šitas te. Šitā gumija it kā piļņiks ir labs vēl, bet iekšā tas blīveslēks ir beigts. Kā otrā pusē visu labi. Tā kā jā, es ņemšu tūlītās, vedīšu pie meistara. Un tad jau pie nākamā, es domāju, rītā jau būs gatavs. Jaunie saļņiki. Tā kā, hop, brauksim un, kā saka, liksim virsū. Tā kā jā, draugi, redzējāt, kāds izstās mocīts. Mocīts tiešām perfekts. Nu, pat šitas viss spīd smuki. Nav nekas sarūsējis. Mocis tiešām ideāls. Reik jau uzliks spogulīšus. Uzlik jau spogulīšus. Var paregulēt zemāk, augstāk, kā vien gribās. Tas tā, rizoma. Jā, tā kā tās mums sanās, draugi, tas video. Tā kā, ja patika šis vidīgs, uzliekam laiku, abonējam kanālu. Un drīzumā jau ir nopirkts jau cits motocikls, to jūs redzēsiet gan jau citās sērijās, kā saka. Bet, ja jums patika šitāda veida video, kā pērkam, kā taisam, ko tā, kas jāsataisa, varbūt ierakstiet komentārā, patīk jums šitāda veida video. Taisīt mums tālāk, vai nē, kā tas viss tiek nopirkts. Arī varbūt pirksim ar kaut kādiem defektiem nelieliem. To arī visu parādīsim, kādi defekti, kas ko kā, arī paši sataisīsim. Un lai jaunais īpašnieks var dot gāzi, kā saka, grīdā. Tā kā jā, tā kā mocīts jau drīzumā būs gatavs un būs pieejams. Tā kā sludinājums apakšā aprakstā
zvaniet, rakstiet, interesē. Tā kā jūs visu ļoti labi redzējāt, kas ko kā. Nav nekas slēpts, viss ir, kas saka, god pa godīgo. Viss ir godīgi nopirkts, viss ir godīgi parādīts. Un tā kā tālāk. Tā kā davai turās un ierakstiet komentārā, kādu mēs motociklu nopirksim. Kas uzminēs, tas varbūt dabūs kādu foršu balviņu. Tā kā davai čau turās un tiekamies nākamajā vidikā. Davai čau!